sveicināti! Mēs esam atpakaļ ar jaunu epizodi. Šeit Ieva un Paula. Un Laipni lūgti pašdarbnīcā. Laipni lūgti pašdarbnīcā. Šī ir mūsu podkāsta Gada jubilejas sērija. 12. Jā, jo pati pirmā, ko mēs izlaidām, bija arī pagājušajā gada novembrī, bet man liekas, ka sākumā. Un tagad ir novembris beigas. Jā. Tas nekas. Tas pats mēnesis, tā kā tas sniegās. Un tā ir 12. sērija. Un jā, par godu šim mums beigās arī būs jautājumi un atbildes. Tas būs pašās beigās ir vēl šis tas. Un mēs arī fiksi tā ātri gribējām pieminēt, ka turpmāk mēs plānojam ierakstīt video mazliet biežāk, aptuveni reizi 3 nedēļās. Šobrīd mums bija apmēram reizi mēnesī vai pusotrā, kā vidēji, ja, kā tur dzīvē visas lietas sakrīt. Bet jā, mēs mēģināsim ierakstīt mazliet biežāk, reizi 3 nedēļās, un tad arī tie video varētu būt mazliet īsāki. Bet šis varbūt būs mazliet garāks. Bet tad redzēs. Aicinām jūs skatīties vai nu pa daļām, vai kāds citādāk. Ar vairākiem piegājieniem, jā, kaut kā tā. Tā kā jā, man šodien mugurā ir storm sweater, jeb vētru džemperis, ja to iztulko. Recepts autors ir Petite Knit. Šo es uzadīju šajā gadā, šajā vasarā no jēru kluba Merino Jēldzijas, kas viņiem ir smalkā jēldzija. Un klāt liku Drops Kid Silk baltā krāsā. Es nezinu to krāsu, vienkārši baltā krāsā. Tas nav off-white, tas ir tikai parastais baltais. Vienkārši nekrāsots dabīgi balts, kāds aitām. Es domāju, ka viņi nav neko balinājuši, neko tādu. Es domāju, ka nē. Nē, tam Kid Silkam. Kid Silkam. Jēldzija ir nekrāsotā, jā. Kid Silk, man liekas, ir tās sniegbaltais. Jā, laikam ir sniegbaltais. Man šis ir viens no mīļākajiem džemperiem, un es viņu arī ļoti bieži nesu. Un šis man arī nekož. Man nav tā kā ne tēkrakls, nekas tāds, un es varu to tolerēt. Es jūtu, ka mazliet iekož, bet, viss ir ciešami tā. Mazliet iekož. Jā, nav tik traki. Tā kā jā, Paulai mugurā ir. Man mugurā ir... Mēs nolēmām, iepriekšējā sērijā mēs arī pieminējām to, ka uz šo sēriju mums būs gatavs tas gada jubilejas projekts. Man nav. Man ir gatavs, un šis arī ir tas. Tad es varu nedaudz sākt pastāstīt par to. Un tas bija paredzēts. Es viņu jau biju sākusi iepriekšējā reizi, es parādīju, cik man daudz tur bija uzadīts. Un es jums tā kā nedevu nekādus māju. Es laikam pateicu, ka tas būs džempers, bet tik un tā dažs labs domāju, ka, Dievs, vai tā būs jaka, Dievs? Bija tāda minējuma, man šķiet. Un es vadījos pēc Augustīnas numur 8 receptes tam džemperim, kuram ir tāds liels izgriezums uz muguras daļas. Un tad šeit ir tādi pie kakla izgriezums, gar to visu muguras izgriezumu. Ir tādi volāni. Viņi nav kā volāni, bet vienkārši tāda maliņa, jā. Rantaina, robaina maliņa. Un tad es to sāku, es biju uzadījusi ļoti daudz. Es biju uzadījusi visu rumpi, un man bija palikušas tikai un vienīgi piedurknes, un tad uzņemt valdziņus un tā maliņu uzadīt. Un, protams, tur laikam vēl nāca klāt jostiņa tāda. Un es adīju pēc receptes, bet man bija pilnīgi cita izmēra adats, pilnīgi cita biezuma dzīja. Pēc receptes tur bija nepieciešams ļoti bieza dzīja, tā ka tu adi ar 8 mm adatām. Jā, 8 mm, un laikam dažviet pat pārslēdzies uz 10, man šķiet. Un, kas tur bija par dzīvi paredzēta, neatceries? Nē, tur bija laikam 2 opcijas, vai nu, ko tu varētu izmantot. Un tad, tur bija, man bija uz pusi mazāk, tad man bija šī drops lima dzīja, miks, kas ir tā kā sarkana ar ķieģeļu, tāda oranža lāsumiņa. Tur, ieskatās tuvāk, var redzēt. Es nezinu, varbūt tas var rādīt.
nedaudz var manīt. Un es biju uzadījis ļoti daudz, tā kā tev rumpis ir uzadījis, tev paliek tie piedurklis un tas volants, tā maliņa, un es adīju uz 4 mm adatām ar šito drops lima, kurai arī ir paredzēts tieši 4 mm adatas izmērs, un es pēc receptes vienkārši visu reizināju ar 2, tā kā, ja tur bija no sākuma šeit jāuzmet, bija laikam 18 valdziņi, tad es reizināju ar 2, vai 22 laikam varbūt bija. Un tas visu reizināju ar 2, tur, kur bija rindiņu skaits, tā kā vai centimetros. Ja centimetros bija norādīts, es tikai turpināju adīt ar to pieaudzēšanu, lai tad būtu garumā tik, cik nepieciešams, tas, pieņemsim, reglāna dziļums. Un viss sanāca. Tur es nevainotu to, ka man bija pilnīgi citi izmēri dzīvi un adatas, bet vienkārši tas, ka, manuprāt, neforša recepte. Es neieteiktu, jo es domāju tiešām, ka varbūt es esmu kļūdījusies ar to visu, un tad es sāku meklēt internetā paraugus bildes, kur citi cilvēki ir pabeiguši to projektu, balstoties uz Augustīnas to numuru 8 recepti. Un es pamanīju, ka viņiem ir pilnīgi tas pats. Un kas bija par kļūdu, bija tāda, ka reglāns bija pārāk dziļš. Viņš beidzās, man padus ir šeit. Šis variants, ko es pēc tam pati izdomāju, man beidzās šeit, padus ir šeit, beidzās reglāns šeit, bet tur man tas reglāns beidzās, zem krūšu līnijas pilnīgi, ļoti dziļš reglāns. Tā, ka tu pacel rokas un tev viss saraujās rumpis uz augšu, es zinu, ka tas ir visbiežākā problēma, jā, ar ļoti dziļu reglānu. Un, un tad arī tas, ka tur bija uzmet valdziņus, tad malējos 2 laikam tu neaiztiec, vai tā kā gandrīz, līdz pašiem pēdējiem ir 3 palikuši līdz galam, un tad tā kā starp tiem 1, 2, 3 no abām pusēm tu sāc audzēt gan uz atpakaļ, gan uz priekšu, un katrā rindā, gan kreiliskajā rindā, gan labiskajā rindā, tā, ka tev sanāk tāda plecu daļa, cik tu rindas nodīs, tad tā būs tas plecu garums, un tad pieaudzētie valdziņi būs gan priekšā, gan aizmugurē. Un man ļoti, tagad es to rumpju daļu uzadīju, man nepatika pirmkārt tas reglāns, cik tas ir dziļš, un šeit priekša viņa bija ļoti, ļoti tuvu, ļoti augstu, tā, ka prasījās kaut kāda izgriezuma pie kakla, un šeit tā kā meta riņķī krokojās, es domāju, ka tas īsti, ne šeit, bet šeit. Es ielikšu video, man ir uzfilmēts video, kā tas vispār, tā neforšā versija, ko es uzadīju no sākuma, izskatījās, šeit krokojās. To es esmu arī dzirdējusi, ka tā ir ļoti bieži problēma reglāniem, ka tieši tev uzmetās tāda kroka. Es nezināju par to, lieta, ka tur nebija reglāns, un tad bija tā kroka, un tad šitas ir reglāns. Pēc receptes nebija reglāns, tas bija, es nezinu, vai tas laikam skaitās saddle shoulder, tā kā sēdlu plecu pieaudzēšanas metode. Man tā šķiet, ka tas ir tas. Un es iedomājos, labi, ja es uzadīšu to valnīti, viņš tā kā noseks šito kroku, varbūt tas kaut kā palīdzēs, un arī tas valnīts varbūt smagāks, viņš nedaudz viņu pavilks uz leju, un tad būs tā, nedaudz apaļāk. Bet man nepatika. Man nepatika, un tad es izdomāju, ka es vienkārši, tā teikt, uz dūlo uzadīšu ar reglānu, un tā arī es uzadīju šo. Kur ir gala rezultāts, un šī te ir mugura. Varam arī bildi ielikt. Es ielikšu bildi, jā, un tad es paņēmu kā pamatu vienkārši, lai zinātu plus mīnus valdziņus, cik man tur vajag uzmest pēc vienas ļoti parasts arī labekiskajā rakstā adītas arī tā paša līdzīga biezuma dzīves no drops ar receptēm.
es varbūt ieliku. Tas nav ļoti svarīgi, jo tur ir ļoti daudz tās receptes. Es varbūt tad neadīju arī tik dziļu reglānu, kā tur bija īstenībā pēc tās drops receptes prasīts. Lai vienkārši tās piedurknes nebūtu pārāk platas. Un šeit es neko nenoraucu piedurknēm, jo es gribēju, lai viņas ir tādas nedaudz zvanveida. Tad visas maliņas ir šīs rūmķu maliņa apakšējā un piedurkņu ir ar robotā maliņa. Un tad ir vienkārši piešūts klātajā. Un tad šeit augšā ir tā iCord maliņa uzadīta. Un tad beigās vēl ir plāns pilnveidot šo projektu. Es gribu arī uzadīt tādu, man ir vēl palikusi, es biju nopirkusi 10 kamolus, man, protams, pietrūka. Es nopirku vēl 3 laikam, un man pilnīgi pietika, man vēl viens vesels palika pāri, un vēl kaut kādi gabaliņi no 12. iesāktā. Tad sanāk, ka ar 12 pietika, bet par cik es gribu vēl tur tādas mazas detaļas piedīt klāt, tad man pilnīgi pietiks ar visiem 13. Es domāju, man viņš vēl nav izmērcēts, bet viņš ir ar tvaikiem, ar miturdvielīti tā kā izgludināts. Līdz ar to pēc izmērcēšanas man tās piedurknes nedaudz pastiepsies. Es viņas speciāli adīju nedaudz īsāks. Viņas var redzēt, ka viņas ir nedaudz par īsu. Un man ir plāns uzadīt tādas kā tās matu gumijas, tos scrunchies, bet rokām, bet kurus varbūt, ja tu gribi, tu vari matos viņus pēc tam izmantot. Bet piedurknēm tā, ka tu gribi, tu viņus šitam te tā kā uzliec un tev viņš tā kā saturās. Varbūt tās piedurknes nav tik platas, lai būtu tas efekts, tāds iespaidīgāks, bet tāds ir plāns. Tad ir matu bante, arī no Augustīnas man ir recepte, kur tādu smuku adītu matu banti var uzadīt. Un mugurai es tagad... Es no sākuma uzvilku, panēsāju, kā šis džempers ir bez nekāda stiprinājuma aizmugurē, vai slīdēs no pleciem lejā, vai nē. Un iepriekšējā versijā, ko es uzadīju pēc receptes oriģinālās, receptes tur tiešām slīdēja, un tur nebija paredzēts nekāds tur tas stiprinājums, lai neslīd. Es domāju, tā arī būtu vēl trešā problēma, tā recepte. Un tad es izdomāju, ka es uzadīšu divas aukliņas, šnorītas. Un tā, ka viņas varēs ar smuku bandīti vidū sasiet, bet tad es izdomāju, ka tas sanāk, ka tur paraujās, viņi atsienās vaļā, tur īsti nav nepieciešams viņu regulēt. Tad es nodīju vienkārši parastu 9 valciņu, laikam ar smalkākām adatām no tās pašas dzīs, tad tādu savienojumu posmu. Un, ja ļoti gribējuši, pieņemsim, es nevalku to banti matos, nelieku, ko es arī plānoju uzadīt, tad es varu uzadīt tādu mazāku bandīti no tiem pašiem 9 valdziņiem, no tām pašām adatām, tādu maziņu sasiet viņu, sašūt un piešūt klāt pa vidu tam stiprinājumam, tam posmam. Un, pēc receptes oriģināli bija vēl tā jostiņa, es domāju, ka tad jau būtu pārāk daudz detaļas, un tas būtu pārbāsts tāds projekts. Es domāju, ka bez tās iztikt. Un garums ir līdz gurniem, kas ir, tāds normāls garums. Ne pa īsu, ne pa garu. No sākuma es domāju, ka varbūt es viņu īsāku adīšu tā līdz viduklim, bet tad sapratu, tā kā, laikam par īsu būtu. Ja jau muguri jau ir plika, ko tur vēdru arī rādīt visiem. Tā kā, Nē, smuks tev sanāca. Pašizdomāts. Pašizdomāts Ziemassvētkiem varēs uzvilkt. Ievietosim visas bildes, arī to video, kuras atvainojiet par manu izskatu, jo laicīgi. Dabīgs video. Es biju pēc sejas var redzēt, ka esmu ļoti izbasījusies. Man uznāca tādas dusmas, ka man vienkārši viss ir jārada ārā, un es būtu viņu pabeigusi daudz ātrāk. Es viņu pabeidzu pirms es braucu uz atvaļinājumā pagājušo nedēļu. Tad, tad vismaz. Un tad ļoti lielās dusmās es viņu
vienkārši atmetu laikam, vai es viņu jau biju iesākusi savu versiju adīt, un tad paralēli es pēkšņi sāku vēl vienu lielo projektu Jāku, ko es pēc tam nāk pastāstīšu. Tā notiek. Jā, tā kā. Man tepat ir piezīmes, jo man bišķiņ daudz ko pastāstīt, tāpēc tā tikai lasu. Man ir 2 pabeigti zeķu pāri, no kuriem būs tikai bildītas, jo paši man viņi vairāk nav fiziski šeit. Viens man ir, es ielikšu, kā viņu sauc un kāds ir autors, jo es to nevaru izrunāt. Un kā pamatu es izmantoju Regijas 6 diegu dabīgā tvīda krāsā dziju, kur ir 70% vilna, 25% poliamīds un 5% viskoze. Un tad akcentiem tas brūnais un tumši zilais ir no Filkolāna Arveta, kas man ir krājumos no pagājušā gada vēl. Un gaiši zilā man ir no Regijas zeķu dzija, kas man īstenībā tepat vien ir. Jā, šo es biju izmantojusi gaišu zilo. Tā ir My Favorite Sock Yarn. Un, jā, 4 diegu My Favorite Sock Yarn. Arī 75% jaunvilna un 25% poliamīds. Abas zeķes es adīju uz 2,5 mm adatām. Bet jā, es tagad uzzināju, ka man laikam ir ļoti smalka pēda. Jo viņām pēc tā raksta man sanāca 54 valdziņi. Un man viņas bija pa platu, man viņas šļuka nost gan augšā, gan uz pēdām man viņas bija tiešām pārāk platas. Man viņas ļoti patika. Šīs beidzot bija zeķes, kuras es uzadīju sev, bet man viņas bija pārāk platas. Un tagad viņas ir atdotas manai māsai, kurai viņas derēja perfekti, lai gan viņai ir kādus 3 izmērus lielāka kāja nekā man, vai 2, vai 1, es neatceros. Bet jā, pārāk plats, pārāk liels bija, bet tur ar to, nezinu. Un tā tvīda dzija bija tā galvenā, kas man visvairāk patika, un es domāju, labi, uzdīšu vēl vienu. Un man bija viens liels kamols, kurš bija 150 grami. Un tajā zeķu pārī es jau izmantoju 90. Tā kā man otrs tāds nesanāks, un es viņu arī nekur vairs nevaru atrast, viņa nekur vairāk nav. Tā kā tā. Ar otrām zeķēm viņu adīju arī no Regijas 4 diegu. Tarā! 4 diegu dzijas. Jā, šīs dzijas es nopirku pirms mēs filmējām pagājušo sēriju, jo es tieši slimoju, un tad es gribēju sev palutināt, un tad es nopirku vienkārši tādas Regijas dzijas. Es gribēju viņas pamēģināt, jo par viņām ir ļoti labas atsauksmes. Un man arī ļoti patīk tas, ka viņas ir superwash, viņas var mazgāt veļas mašīnā, bet tā ir vilna, nevis tā superwash merino. Tā man zeķēs kaut kā nepatīk. Man liekas, viņa netur savu formu, viņa ir pārāk slidena. Un, jā, es gribēju tāpēc pamēģināt šo, un man ļoti patika. Un es uzadīju... Tagad es zināju, ka 54 valdziņi ir pārāk daudz, un tad es adīju, man stulmam bija 48 valdziņi, un pēdē bija 44. Pēda man derēja perfekti, un stulms man vienalga bija pārāk plats. Okay. Tā kā jā, es viņu adīju ar šo dziju, un liku klāt Drops Kidsil, kas man bija palikuši pāri no šī džempera projekta. Un jā, beigās bija ok, bet man bija tāda ķibele, ka es viņas izmazgāju veļas mašīnā, vilnas režīmā, un kaut kādu iemeslu dēļ viņi bija kaut kā, viņi nesarāvās nekas tāds, viss bija kārtībā, bet viņi bija salipusi ar kaut kādiem netīrumiem, es nezinu ar kādiem. Es viņu izņēmu, sapratu, ka viņi ir netīri, un tad es ieliku uz skalošanu. Un tad viņas izskalojās, un tad viņas sarāvās, un tagad viņas ir atdotas manai māsai. Bet ir ļoti interesanti, ka... Citai māsai, kuriem mazāk kāja. Jā. Bija interesanti, ka es abus zeķu pārus uzadīju no viena šāda kā multi ar tikai 50 grami, un man vēl palika pāri. Tā kā jā, man būs vēl viens tāds pāris, es adīšu vēl vienu, bet bez mohēras, jo tā gan man vairāk... Man ir ļoti, varbūt 1 grams man tikai palika, tā kā zeķu pāri nepietiks, bet man būs tikai no baltā. Tā kā jā. Jā, tās arī nebija nekāda recepte, nekas tur nebija vienkārši parastas zeķes ar valnīti un stiprināto papēdi un sašoto purngalu. Nekas cits tur tāds nebija. Jā. Un arī es adīju zeķes ar 2,5 mm.
Un es sapratu, ka es iepriekš neadīju pārāk daudz zeķus, jo man nepatika tā sajūta, ka tu uzad vienu, un tad tev jādara no nulles ir otra. Un tu tā kā esi pabeidzis to, bet tev jāsāk viss no nulles un jādara tieši tas pats. Un man tas kaut kā, man nav, tas laikam ir lielākai daļai, man liekas, vadītājiem ir šī problēma. Bet tāpēc es nopirku vēl vienu to adatu komplektu un adīju vienkārši abas paralēli. Un tad tā problēma ir atrisināta. Uzad vienai valnīti, otrai valnīti, vienai stulmu, otrai vienai papēdi, otrai papēdi. Un tad, kad ir pabeigts, tad viņš ir pabeigts. Es zinu, ka daudzi tā dara, bet tu teici jau, ka tev nepatīk tas Magic Loop. Ka daudz uz vienu lociņu uzreiz ir tās abas divas zeķes, un tad viņas tā kā uzreiz laikā tas rindiņas arī pilnīgi ir, vienlaicīgi tiek adītas. Tas man pārāk moderni, tas man pārāk advancēti. Bet ar divām paralēli, tas man patīk. Vienīgais, tas ir tāds mājas projekts, nav ērti ņemt divus adatu tādus komplektus kaut kur somā līdzi, viņas tur pārāk sadurās. Tā kā 5 vēl var kaut kā nokontrolēt, bet 10, nē. Bet tā, mājās uz dīvāni, tas man patīk. Labi. Vēl man ir viens tāds mazāks projekts gatavs, es ielikšu bildi, gan jau lielākā daļa varbūt jau ir pamanījuši Instagram mūsu profilā. Aubi, ko es uzadīju kolēģei, un viņa man bija atsūtījusi piemērus, pieņemsim šādu, mēs ieliksim bildi, kādu viņa vēlējās, viņa bija atradusi kaut kur tās bildes, man šķiet, tās bija kaut kur no Instagram profiliem ņemtas. Un tad es mēģināju Pinterestā atrast kaut ko līdzīgu, vai arī, varbūt mistiskā kārtā ir arī recepte jau gatava, varbūt Ravelry ir, tad es meklēju gan Pinterestā, gan Ravelry. Neko neatradu, neko līdzīgu tam, ko es gribēju, tai konstrukcijai līdzīgu. Un bija vienīgi tādas tā kā bērnu aubes, kas ir vairāk gan priekšai, ļoti tuvu galvai, gan arī aizmugurē ir ļoti cieši kaklam, pakausim. Tas īsti nederēja šajā gadījumā, jo bija paredzēts, ka tai aubai jābūt nedaudz vaļīgākai kakla daļā, ja tu gribi tur zirgasti vai kaut kādas tur bizes vai tādu frizūru matu sakārtojumu, kas ir vaļīgāks un kuru īsti nevajadzētu ar cepuru piespiest un pieplicināt tev pie galvas, vai arī brīvi matus krītošus arī vienmēr tā, ka matu piespiešos pie pakauša ar kādu cepuru ziemā, un tad viņi ātrāk sasut un sasīst un biežāk jāmazgā ir un tā. Un tad es mēģināju no sākuma pati kaut kā mēģināju sagudrot, kā varētu uzvedīt to ar saīsinātajām rindām. Man nesanāca, pilnīgi nesanāca. To es mēģināju kaut kādas 2-3 reizes. Man tur tas saīsinātās rindas, ne tā es viņus tur uzņēmu, tos aizmestos, tos pavadienus, un tad man tur robi sanāca un tā. Un tad, jo es ļoti gribēju tā, lai tai aubei, šis ir piemērs, tas ir prototips, tā, lai viņa adās tiek adīta, ka šī ir valdziņa uzmestā mala un ka viņa tā tiek adīta šādi. Beigās es tomēr nolēmu adīt no piena stūra pieaudzēju, un tad atkal nedaudz pāda, neko nepieaudzējot, nenoraucot ar to valdziņu kāds ir, un tad sākt atkal noraukt uz otru pusi, un tad tāds arī beigās sanāca. Tas gala produkts, es uzadīju, šis ir paraugs no karismas, drops karisma ar 4 mm adatām, un tad beigās es kolēģei uzadīju no drops Nepāla, kas ir domāts par 5 mm adatām, bet es tāpat adīju 4 mm, lai viņi būtu ciešāka, ciešāks, blīvāks tas adījums, lai tur pēkšņi būtu nesilpo cauri un nepūš ausīs. Un tad beigās bija arī opcija vai sasiet ar aukliņām apakšā un tad bantītu var uzsiet, vai arī, un tad tu vari tā kā sienot, regulēt arī vaļīgāk, ciešāk, arī atkarīgs no tavu matu sakārtojumu,
Bet beigās mēs ar kolēģi vienojāmies, ka viņi grib podziņas. Un tad arī, lai varētu nedaudz regulēt ciešāk, vaļīgāk, tad es uzradīju 2 pogcaurumus. Vienu podziņu, bet 2 pogcaurumus, tad, kur tu vari regulēt vienā vai otrā, ciešāk vai vaļīgāk. Un, jā, kolēģi ir ļoti apmierināti. Viņi teica, ka viņi pilnīgi saņēmusi jau komplimentus uz ielas, velkot to. Un tad es arī sāku gribēt tādu pašu hobiju arī sev. Tā kā varbūt es arī kaut ko tam līdzīgu uzradīšu sev. Un tad nākamais projekts, viņi jau man ir pasūtījusi vēl vienu galvas segu, viņi grib balaklavu. Un tad es jau esmu nopirkusi dziju, es gan viņu nepaņēmu līdzi. Tā ir arī drops. Es gribēju drops lima, bet tādu tumši pelēku, bet kas ir miks ar tādiem gaišiem baltiem vai tādiem sudrabotiem gabaliņiem, kas nav vienmērīgi pelēks vai vienmērīgi melns. Viņi ir tā kā vairāk uz tumšo pusi, uz melnu. Ieliksim bildi. Ieliksim bildi. Viņi grib, jo viņi domāja, varbūt vēl viena tāda paša kā aube pelēka, bet es domāju, tā kā abi 2 būs pelēki, vajag varbūt kaut ko pamainīt. Un tad es iegāju Elīzes laikam veiklā, es pie reizes pirku arī pogas savai jakai. Un nebija viņiem tās limas, un viņiem bija alpaka, kas ir stipri plānāka, tā dzija, smalkāka, un tā ir laikam domāt 3 mm, nopirku 3 kamolus, 3 kamoliem pietiktu, man šķiet, ja tā būtu Nepāla lima dzija, bet laikam es viņu turēšu dubultā, man vajadzēs vēl piepirkt klāt noteikti, tā kā arī ievietošu bildi, kādu viņa to balaklavu ir iztēlojusies pati tā kolēģe, arī ja tādu dekoram bandītu uzadītu, pieliktu klāt šeit, tad redzēs, vai tā bandīta būs vai nebūs. Tā kā tas ir par galvas sagām. Cik ātri tu uzadīji šo? Stundas vai dienas? Šo prototipu, protams, es muļāju vairākas reizes viņu uzmetu, un šim gan nav tas modificējums, ka te ir vienkārši uz abām pusēm, te, kur var redzēt, es nezinu, štai laikam ir pieaudzēšanas puse, nezinu, un tad katrā rindiņā vienādi, uz abām pusēm tad tiek audzēts. Bet tad es tajā gala rezultātā es gribēju, lai to seju nenosēdz vaigus tik ļoti, lai nedaudz varbūt paņem profilu vairāk šeit, tā aube, un tad es audzēju ik pa 4 rindiņām, sejas pusē, un tāpat ik pa otrai rindiņai, tad, aizmugurē, kur ir tas lakata daļa aubei. Nu jā, un tad šis tika muļāts, un pats gala rezultāts tika uzadīts 4 stundās vienā pēcpusdienā, tā kā pēc darba ātri, jo tas bija pasūtījums jau no februāra, un tagad atkal sāka palikt, bija aizmirsts, un tagad atkal ļoti strauji sāka septembra beigās palikt vēss, un galviņi sāka salt kolēģei, un tad viņi man atgādināja, un sāka bakstīt man vairāk, jo viņi saprata, ka man ir jāpabaksta, un tad ko līdz es sapratu, kā to paveikt, pats savu recepti izgudroju, tad beigās aizgāja ļoti ātri. Varbūt tu sāksi rakstīt arī receptus. Šis varētu būt pirmais projekts, one size. Varbūt pirmais, jo kāds vēlās, es varu padalīties par brīvu, un tad varbūt nākamos grandiozos projektus, tad varbūt būs ļoti oficiāli jāmeklē tur test knitters, un jā. Bet tad redzēs. Tā, man nākamais ir mana pirmā cepure, ko es jebkad savā dzīvē esmu uzadījusi. Tadā! Pīņains. Jā. Šī ir Vivienne Bini, un recepts autors ir Sārī Nordlund. Un es viņu uzmetu uz adatām, jo es arī devos braucienā, un es gribēju paņemt līdzi kaut ko maziņu. Man ļoti patika šī cepure. Man patika arī tās pīnes, un es uzreiz vispār pirms nopirku recepti, es uzreiz sapratu, ka viņas izskatās sarežģītas, bet ir vienkāršas, jo viņas vienkārši atkārtojās visur. Tas bija tāds ļoti labs tāds projekts, kas izskatās ļoti sarežģīts, bet īstenībā ļoti vienkārši. Tad man ļoti patīk.
Jā, es adīju no Pāces Merino. Man bija 2 kārtu dzija, un 1/4 es sadalīju vienā kārtā. Jā, un klāt liku Drops Kid Silk. Man liekas, ka tā krāsa ir powder. Un tad es uzadīju klāt arī dūraņus ar to vienu lielo pīni, kur man ļoti patīk. Man patīk arī tā krāsa, man patīk, kā viņi izskatās. Man patīk arī, ka var nolocīt šo te valnīša daļu. Vienīgais, man izrādās arī ir ļoti maz galva. Jo, es viņu pirms šitā uzvalku, man izskatās ok, jā. Jā. Bet viņa laikam ir paredzēta locīt vienu reizi, un tad viņam ir tāda ļoti, tāda, jā. Komentārs no manas puses, es zinu, ka cilvēki speciāli āda tā, lai būtu tas un man kāpēc? Ļoti nepatīk. Es nezinu, man neizskatās labi, es neteiktu, tur tāds prezervatīva galva, es ļoti atvainojos, bet man jā. Man arī nepatīk, kā tas izskatās. Es arī tā daru. Lai viņš tev visu laiku nešļūkā un nebūtu atkal jāpiekārto, tu vari vienkārši viņu piediegt kaut kā klāt, lai viņš turās. Jā, tas tā, bet šī ir recepte, kuru noteikti es adītu vēlreiz, jo, te viss ir ļoti labi paskaidrots. Viņš atkārtojās, to rakstu var vienkārši nolasīt no uzadītā, vienīgais jāapskatās. Viņa ir one size, viņa ir paredzēta 54 līdz 58 cm galvas apkārtmēram. Tā kā jā, bet es domāju, viņu var arī diezgan viegli modificēt, samainīt. To vienu daļu tā kā izņemt ārā vai pielikt klāt, kā nu kuram vajag. Vienīgais es apskatījos, tos centimetrus, un tā kā noraukt arī, te rakstiņā, lai tā kā viņš tā smuki sajiet kopā. Un pat cik tā bija pirmā recepte, tad arī tas valnīts man ir tik garš, cik ir receptē, te ir 15 centimetri. Un, ja es adītu vēlreiz, es viņu adītu 10, tad, lai es arī varu vienu reizi salocīt, jo šobrīd es viņu loku 2 reizes, tātad ar 10 centimetriem pietiktu. Un citreiz, piemēram, džemperos, man šķiet, ka arī šajā ir tā, ka tajā vietā, kur ir locījums, uzada pāris rindas ar double knitting, tad, lai ir skaidra tā locījuma vieta. To es arī izdarītu šeit, tad, lai ir skaidrs, kur lokās, tad arī nav problēma ar to, ka viņš tur šļūkā vai kaut ko tādu dara. Bet jā, tā kopumā man patīk. Esmu ļoti apmierināta ar savu pirmo cepuru mūžā. Es jau biju gatava, ka šis visticamāk būs projekts, ko es uzadīšu un izārdīšu, pat cik pirmo cepuru vai kaut kas tāds. Bet viss bija tiešām kārtībā. Un dūraņus es neadīju ne pēc kādas receptes, pat izdomāju. Man kādreiz ļoti patika adīt dūraņus pamatskolas laikā, un es vēl aizvien atceros, kā to dara. Pieaudzēju īkšķim sākot jau no atpakšas. Tad tur atstāju un turpināju. Un es sākumā gribēju iekļaut arī šo te mazo pīni, tā kā lielo un mazo gar abām pusēm. Bet izrādās, ka man ir arī ļoti smalka rociņa. Es to dūraini arī uzadīju pāris stundu laikā. Un viņš bija gatavs, un es sapratu, ka man viņš ir pārāk liels, jo tur sanāca laikam 12 valdziņu vai 13 valdziņu uz adatas. Tas man bija pārāk daudz, un šeit man ir tikai 10, un tas man ir perfekti. Tā kā es vienkārši tā izmēra dēļ nevarēju iekļaut vēl pīni, bet šādi arī, man liekas, ir smuki, man arī ļoti patīk. Adīju ar Pāces Merino un Kid Silk un uz 3,5 mm adatām. Tas laikam... Vēl komplektam šālu pietrūkst. Jā, komplektam šālu, bet es vakar biju pie Omas ciemos, es viņai parādīju, kāda man jauna pabeigta darba, un viņa pateica, ka viņa grib arī tieši tādu pašu, tieši tādā pašā krāsā, tieši tādā pašā izmērā, visu vienkārši tieši tādu pašu. Tā kā vispirms būs tas, un pēc tam, kas paliks, man ir vēl 2 šķeteres, neaiztiks tas 2 kārtu, un tad, ja vajadzēs, es arī tās sadalīšu, un tad uzadīšu šāli no tā, kas paliek pāri. Es domāju arī vienkārši parastu šāli ar šādu pašu valnīti, un vienkārši tā kā vienā pusītē tur arī ietu šī pīna, un parastais būtu vienkārši labi. Man ļoti patīk tādi adījumi, kur var nolasīt to rakstu no adījuma, ka man nav jāsako līdzi visu laiku. Dažreiz man gribās pasakot līdzi tām tabulām un tā, bet kādreiz gribās atpūsties, un tad ir ērti, ka var to nedarīt. Tā kā šie ir mani cimdi un mana cepura. Ļoti labi. Man ir
viens iesākts projekts, ko es jums varu parādīt, un tas laikam no tādiem pabeigtiem un iesāktiem projektiem būs viss šajā sērijā. Jā, kā jūs jau minēju, es ļoti izbasījos, paliku dosmīga ar šo grandiozo gada projektu, un tad es gribēju kaut ko svaigu sākt radīt. Es jums rādīju iepriekšējā sērijā, varbūt rādīju, varbūt ne, bet es minēju, ka ļoti iespējams no šīs auzu krāsas dzīves es gribēju radīt to zipper sweater, vai pēc tam es pārdomāju. Es gribēju kaut ko tu vari tā vairāk kombinēt ar vairākiem apģērbu komplektiem, gan tādu tur varbūt sportiskāku ar džinsām, tā varbūt arī ar kleitu pēc tam un svārkiem. Universāli, jā, un es domāju, ka zipper sweater varbūt nebūtu tas, un arī es gribēju, lai ir džemperis ir labi, silts, bet ko līdz tev vajag nedaudz klimata kontroli, tev viņš ir jāvelk nost, tu nevari tā kā jakai tu attaisi podziņas, un tev uzreiz tur vēdinās, un ir silti vēl ir ļoti labi, bet tev ir vēsāk, tā kā patīkamāk, ja ir gadījums, ka tu pārāk pārkarsti un ir silts istabā telpā. Un tad es sāku, un tad man ļoti, ļoti ātri gājas, šo uzdīju 2 nedēļās varbūt. Šis ir džemperis? Oi, parādīšos man nepreizā puse. 2 nedēļās, tā ir jaka. Un, tas pats drops lima. Auzu krāsā, man šeit tā viņa arī sauc. Man tas ir wheat, ne? Oatmeal. Nu, kā kurā mājaslapā, dažos ir rakstīts oatmeal, dažos raksta wheat. Man arī ir tā pati. Tur tā pati? Bet tur jau nav. 0206. Jā, tas pats. Jā. Kamēlijā vismaz tas ir wheat. Nu, viņam tagad mainījās nosaukumi arī kaut kādi, kad atjaunot. 0206, ja jums aktuāli. Un tad man bija šī dzīve 12, varbūt pat vairāk, varētu būt, ka daudz vairāk kamoli, jo es biju uzadījusi jau gandrīz līdz ceļu garumā kleitu ar pabeigtām piedurknēm visu. Un tad sapratu, ka man kaut kas īsti arī tajā konstrukcijā nepatīk, un tā starp citu arī bija Augustīnas recepte. Un tad es laikam toreiz adīju ar 5 mm adītām, lai gan šeit ir ieteikts 4 mm, un tad man bija vēl palikuši pāri daži kamoli, laikam 2,5 vai pusotrs kamols ar off-white šito kids silk, drops kids silk mohēru. Un man, protams, vajadzēja piepirkt klāt mohēru, es piepirku klāt 3 vai 4 kamolus, un man noteikti pietiks. Man ir palicis nedaudz uzadīt līdz nākamai vēl vienai 5. Pogcaurumam 5. un tad nedaudz, es domāju, tikpat 4 cm valnīti apakšā uzadīt. Un tas viss. Un šī ir arī vienkārši uzmeklēta recepte no Drops par brīvu tā sāraksta recepšu. Arī piemeklējot plus mīnus to valdziņu, to blīvumu, valdziņu skaitu un adatu izmēru, kādu es grasījos izmantot, lai vienkārši saprastu, cik tev valdziņu būtu jāuzmet. Tā arī es darīju, arī atkal, tas ir reglāns, tad es arī neadīju atkal tik dziļu to reglānu, kā tur tajās receptēs ir norādīts, jo man kaut kā šķiet pārāk dziļš viss sanāk, pārāk garš tas reglāns. Un šeit es jau adīju to button band pogcaurumu maliņu uzreiz iekļaujot. Tajā adīšanā es negribēju atkal noņemties ar uzņemšanu un tad adīt to dubulto maliņu, tā kā es gribēju to izlaist. Un tad es adīju ar krājumiem, kas man bija. Man bija draugs palīdzējis izārdīt to kleitu. Vienu daļu viņš tur ārdīja, Tīna Kamola, un vienu daļu es. Un es jau tā, mierīgi, visai relaksējoši tur es viņu Tīnu, un viņš tur riktīgi saspringa, un viņš viņu bija ļoti nostieps tā, ka mans kamols no aptuveni viens tās pašas daudzuma izārdītā tāds kamols, un viņam bija šitāds, tāda smaga, cieta beisbola bumbiņa.
Un tad es īsti nevarēju saprast vairāk, vai tur ir tie visi tie 11 kamoli, ko es biju nopirkusi tajā kleitā, vai nebija. Un tad es adīju, un beigās tā kā man nedaudz pietrūkst. Es biju uzadījusi to rumpi, abas piedurknes, un man bija 10 centimetri zem padusēm. Un tad man pietrūka, šeit, kas ir kaut kāda rūta 15 centimetri vēl. Un sapratu, ka man jāpiepērk klāt, un tad es atcerējos, ka es biju daļu no šīs dzīves, no tiem krājumiem, kas man bija, no izādītajiem, uzadījusi lācīti draudzenei bērniņiem. Tur tā dzīve palika, es biju pilnīgi piemirsusi. Tā kā jā. Bet nekas, būs tagad visu to izadīšu, mohēru arī piepirkto, viss būs izadīts, tā ka nebūs, varbūt tur šī tik būs palicis pāri, tā kā nebūs tik lieli krājumi kā iepriekš. Un šeit par cik ir tad tā 4 mm paredzētā līma drops un Kids Silk mohēra, tad teorētiski laikam tam jau uzreiz vajadzētu būt 5 mm adatu projektam, bet es turpināju adīt ar 4, lai tā jaka būtu blīvāka. Jo, atkal man ļoti nepatīk vējš, varbūt tur sniegs, lietus un vēl nezinu kas, bet vējš ne par kādu cenu. Un tad, lai vējš atkal ļoti varbūt nesvilpo cauri, tad es adīju to jaku nedaudz blīvāku. Un, tad šeit tā pogu caurumu daļiņa, maliņa ir tā kā tajā seed stitch, ka vienā ir krēlisks, labisks, un tad otrā ir tad pamīšs, labisks, krēlisks, jā. Un podziņas, es nopirku, es jau biju izdomājusi, ka es noteikti gribu koka, un par podziņām atkal ir nedaudz cits stāsts. Es biju iedomājusies, es iešu uz humpalām, un mēģināšu varbūt notrāpīt tās, kad viņiem ir tur viss par 50 centiem vai viss par 1 eiro gabalā, par katru apģērbu gabalu, un atradīšu varbūt kaut kādu tur padilušu tādu vecāku jaku, vienalga žaketi vai ko. Labi, žaketēm laikam nebūs koka pogas, bet kaut vai tajā brīdī, es domāju, tās pašas plasmas pogas arī noderēs. Un es domāju, man vajag tās 5, nezinu cik pogas, tur varbūt tai žaketei, jakai no humpalām būs lietoto apģērbu veikali. Būs vairāk kā 5 pogas, un tad būs lielāks bonusiņš. Pa 1 eiro nopēc, tad pareiķina, cik tur tā viena poga izmaksā ļoti lēti. Un tad es biju iegājis vienā no dzīvu veikaliem, un tur tās pogas, koka pogas maksāja 75 centi gabalā, un es iedomājos, man vajag tos 5 pogas, tas jau ir vairāk kā 4 eiro. Man ap 4 laikam. Pat ja būtu kaut kādas 6 pogas, pēkšņi man sanāk. Man šķiet visai padārgi, ja tu tās pašas pogas var dabūt pa eiro, tad kāpēc? Un arī tas, ka tu otrreizējā pārstrāde dod otro elpu kaut kādām lietotām pogām, kas ir jau no lietotā apģērba paņemts. Un es gribēju gaišas, tad es aizgāju uz citu veikalu, kur bija lētāks tās pogas, man šeit bija 25 centi gabalā. Bet tad tās krāsas īsti man nepatika no tām pogām, vai arī izmērs īsti tā kā nederēja tam pogu caurumam, ko es jau biju esmu uzadījusi. Un tad beigās no vienas puses, tā laikam ir tā kreisā puse ir gaišākas tās pogas, un tad no otras puses ir tādu kā tumšāku, tu izskatās tā nedaudz kā piededzināta maliņa. Un tā kā 5 podziņas, laikam pēc tur standarta visām tām drops jaku receptēm ir 6 pogas, bet man kaut kā sanāca 5. Un tā jaka būs arī tā kā šis džempers līdz gurnu kaulam un tā kā ne īsāk, ne garāk. Tad tās ir no apģērba vai beigās? Nē, šīs ir beigās pirktās no veikala, kuras atradu viņas tomēr lētāk pa 25 centi gabalā. Vai 27, kaut kas tāds, bet ne pa 3 reizes dārgākām kā iepriekšējā dzīve veikalā. Un tad tas ir viss par jaku. Paldies! Man ir arī jaka, kas ir mans iesāktais gada jubilejas sērijas projekts, bet man viņš nav pabeigts. Es adu Cardi Cocoon jaku, kuras autore ir Anna Vencel. Man šī jaka bija favorītos jau ļoti ilgu laiku, bet es nekad nezināju, no kā viņu adīt, jo oriģināli man šķiet, ka viņu
Viņa ir radīta no 3 mohēras pavadieniem, kas sanāk visai dārgs projekts, priekš jakas, kuras visticamāk nesātu tikai mājās. Un man tad arī būtu jāatrod varbūt kaut kāda īpaša mohēra, jo, piemēram, tropiskīta silka man ļoti kož. Atkarīgs, kura krāsa laikam, bet, nevar paļauties uz to. Un, tas nelikās tāds prātīgs ieguldījums. Tad, viņi stāvēja tajos favorītos, un tad pēkšņi es izdomāju, ka, ak, mans Dievs, man taču ir Jēldzija. Tā pati, no kā es uzadīju šo, šī ir Jēru kluba Jēldzija, smalkā Jēldzija, nekrāsota. Man vismīļākā dzīve šajā pasaulē līdz šim brīdim, kamēr esmu kaut ko jaunu izdomājis. Man ļoti patīk tā Jēldzija, jo priekš Jēldzijas tas pavadiens arī ir visai izturīgs. Protams, ja viņi tā stingrāk pavelk, viņš pārtrūkst, bet nav tā, ka uz katru asāku kustību viņš jau plīstu. Tā vispār nav. Es ar viņu varu. Šeit ir, tā jaka ir visai liela. Viņai receptē ir 2 izmēri, ir lielāks un ir mazāks, un es ādu mazāko, kurš vienalga ir ļoti liels. Jā, viņa ir tāda. Un tad es jau esmu pabeigusi rokas. Šādas es arī tās rokas speciāli taisīju īsākas, jo viņas ir platas. Un tad, piemēram, ja es mājās kaut ko daru, lai man tās piedurknes neiemirkst kaut kur, kur es kaut ko daru. Jā, un ar šo Jēldziju es pilnīgi mierīgi varu pīnes. Šeit ir, var redzēt, to angliski vismaz sauc par honeycomb rakstu, kas var, ja iztulko, varētu sanākt kaut kāds medus šūniņu, kaut kāds raksts vai kaut kā bišu šūniņu raksts. Un tas ir viss cauri atkārtojās. Un tad valnītī ir sagrieztie labie valdziņi, 1x1, labiski, krēliski un labiskie. Man šķiet, ka viņai receptē abi 2 bija grieztie, gan labiskie, gan krēliskie, bet es sagriezu tikai labiskos. Man kaut kā vienkārši labāk patīk, kā tas izskatās. Maliņā arī ir tas double knitting, bet viņu āda uzreiz, tā kā katrā rindiņā viņu āda. Un tad man ir plāns, man ir palicis šitik daudz no vienas kūkas, un vēl viena man ir tādā pašā daudzumā. Un es vienkārši izadīšu visu, kas ir palicis, un tad man būs liela jaka. Tā kā sanāks ļoti, ļoti gara. Viņa nesanāks ļoti gara, jo šobrīd man viņa ir apmēram kā šis džemperis, un ļoti daudz dzija aiziet, lai uzadītu vienu rindiņu. Tā kā kopumā viņa varbūt sanāktu, tā kā... Pusstilbam. Varbūt, bet es domāju, ka nē. Es domāju, ka sanāktu bišķiņ pāri gurniem, ja godīgi. To mēs redzēsim. Es domāju, ka nākamreiz pabeigsim. Nākamreiz jau būs gatavs. Mēs bijām sarunājušas uzadīt projektu uz gada jubileju, bet man kādas 3 nedēļas es laikam gandrīz vispār neadīju, jo man bija jānoliek viens tāds svarīgs eksāmens, kam es arī diezgan daudz mācījos, jo tur savādāk nevarēju. Un tad, kad tu esi visu darba dienu nosēdies pie datora un vēl pēc tam 3 stundas mācījies, tad vēl tuvumā darboties un adīt, tas vienkārši nebija. Man vienkārši sāpēja. Mentāli man ļoti gribējās, bet man sāpēja acis un es vienkārši gāju gulēt. Varbūt kādu stundu kādreiz es pēdīju. Tā arī sanāk, ka kādas 2-3 nedēļas tev vēl pietrūkst. Es domāju, ka pat mazāk. Tā kā jā. Un tā jaka sanāk vienkārši vaļējā. Tur nav podziņas, nav paredzēts, bet es nezinu, vai es tā gribu. Nezinu, kā to sauc, bet ir tāda metāla, tādi, ko aizķer. Tie ir tādi norvēģu stila. Nezinu, mums tautas tērpos. Norvēģi jakā. Es viņu pabeigšu un es paskatīšos, cik praktiska viņa ir. Varbūt es nopirkšu tādus, pielikšu klāt. Vai arī es domāju, varbūt kaut kā jostiņu. Es nezinu. Es domāju, ka es neko nedarīšu. Jo man tā arī patīk, ka viņi tā vaļai vienkārši stāv un viss. Bet jā, man ļoti patīk, šī Jēldzija arī ir. Viņiem ir no merino aitām, es tā saprotu, un viņi vispār nekož. Man vispār pilnībā. Jā, tas sanāk tāds vēl viens mākonītis. Šis man jau ir tāds patīkams mākonītis, un tad šis būs vēl viens. Bet ko tu iepriekšējā no vienām epizodēm minēji, ka viņi vairs neražo, vai viņiem vienkārši ir apsīkuši tie krājumi? Es viņiem kaut kad zvanīju, jo es gribēju tā kā nopirkt vēl. Tad viņi man minēja, ka viņi to vairāk netaisīs.
Bet tagad es paskatījos, viņiem tā mājaslapa ir bišķiņ, varbūt ne mājaslapa, bet tas veikala piedāvājums ir mazliet pamainījies. Vismaz Dzijām tur ir cita bilde, un tā Jeldzija tur vēl aizvien ir smalkā Jeldzija. Nu jā, arī man ļoti patīk, ka tā ir smalkā Jeldzija, jo, piemēram, šo džemperis uzadīja no pusotras tādas lielās kūkas. Un parasti džemperim aiziet visi tie 500 grami vai kaut kas tāds, bet šeit aizgāja daudz mazāk. Tā kā jā, tas arī tāds liels bonus noteikti iesaku. Un recepte arī ir ļoti laba. Bija kaut kādas vietas, kur es tā īsti nesapratu, kas man tagad jādara. Man vajadzēja izlasīt vairākas reizes, un es tāpat nesapratu, un tad es sāku darīt, un tad tā kā darot, es sapratu, vai tā vajadzētu izskatīties vai nē. Bet tās bija varbūt viena vai divas tādas vietas. Un, jā, pārējais ir diezgan vienkārši, jo tas ir viens un tas pats raksts, kas atkārtojās. Tā kā principā jāapskatās, kur jāuzņem maldziņu, kur jānorauc un centimetriem varbūt. Bet tagad es tam arī vairāk nesakoju, jo es vienkārši šādu, cik daudz man ir dzīve. Jā, līdz bezgalību. Jā, tā kā jā, tas man ir te iesākts. Un tev beidzās, jā, man ir vēl viens iesākts. Tev viens iesākts, jā? Un tad tu vēl par dzīvi runāsi? Ok. Nu, es varu pieminēt komentārus par Jeldziju. Es īstenībā biju arī sākusi, domāju, man jau baigi daudz lielie projekti, bet laikam, aiziet vēl trešo lielo projektu, džemperi sākam adīt. Man bija šis, un tad bija tā jaka, un tad vēl trešo džemperi gribēju adīt no Pācis Jeldzijas. Tā zaļā? Tā zaļās, jā. Beidzot, es domāju, ka es sākšu adīt, un es domāju visu laiku, ko, jaku vai džemperu, un es domāju, jakai, turpat pakaļ jāda. Un tad bet tā Jeldzija ļoti trūks. Tā, ka, es jau, man šeit iepriekš arī pieminēju, ka pat uzmest valdziņus ir ļoti liels challenge, tāds izaicinājums, ka tev macis uz cirmi uzreiz paliek. Bet, jā, un es domāju, kaut ko tādu, kur tikai un vienīgi labiski būtu, un tad jau atkal kaut kāds reglāna džempers. Tā tev mīļākā konstrukcija. Jā, tā ir man mīļākā konstrukcija. Iepriekš man mīļākā konstrukcija bija joke, tā kā uz apli, no augšas uz leju, jā, pa apli uzreiz, un tad vienkārši sadala rumpu un piedurdas. Un to es īstenībā sen neesmu vadījusi, to varētu atkārtot. Un tad es domāju, es pati izgudrošu recepti, pati no sava 800 adījuma raksta grāmatiņas atradu rakstu, kādu es vēlos. Nepārāk sarežģītu, bet tāpat ar pīnēm. Es domāju, kā tās pīnes sanāks draudzēsies ar to Jeldziju vai ne. Līdz tam es vispār netiku. Es pabeidzu noliku malā pēc kādiem 3-4 mēģinājumiem uzmest tos valdziņus. Man vispār viņi tur sāk trūkt. Un, kad tas pārtrūks, viņus atkal ir grūti saberst. Jā, ja tas būtu kaut kur adījuma vidū, saberst varētu turpināt, bet tas ir pats sākums, kur ir jāuzmet. Un es tā domāju, ka tam uzmestajiem baldziņiem pašai pirmajai kārtai rindai jābūt tādai gruntīgākai un izturīgākai nekā tas varbūt vidū kaut kur projektam. Un tad es kaut kā sāku domāt, varbūt tur var mēģināt kaut kā. Es neko nesūdzos par dzīvu, bet varbūt vienkārši ir jāatrod paņēmiens, piemērota tehnika tai dzīvai, lai aizietu tas viss. Un tad es iedomājos, ka varbūt pamatā ir jāņem kaut kas, kas to visu satur kopā. Ja pārtrūks tā Jeldzija, tas nekas, pieliec klāt pie pavadiena un turpini. Un tas iedomājos, ka varbūt tad ir, bet negribās neko biezu klāt likt tai Jeldzijai, jo viņa tāpat ir, man šķiet, ar vismaz minimums 5 mm adatām jāda. Ja tu gribi tādu gaisīgāku, tad 6-7 varbūt pat. Un, lai tas viss nekļūtu par vēl biezāku pasākumu, tad ar drops Kids Silk vai vienalga kaut kādu mohēru jāda kopā ir. Lai tad tā mohēra ir tas pamatiņš, kas nepārtrūkst un vienmēr būs tur, un tad tā Jeldzija tad nāk klāt. Bet tas būs, un tur jau man atkal dusmas riktīgi uznāca, ka man nekas nesanāk, un es viņu vienkārši pat neko nesakārtoju, var paņemt to čupu skapī iekšā. Tā kā, jā, tas komentārs par Jeldziju. Tāpat, man būtu tāpat. Tā kā, jā. Jā. Next.
Es vēl procesu tā kā sagremoju, ko tas sāpes. Es sajūtu. Un ir jau vēls, un tu centies, un tiešām gribi, ja tu gribi. Ja tev aiziet, tu tā kā iesāc un aiziet, tad tu vari viņu likt mierīgi nost, un tad tu kaut kad nākamajā vai pēc pāris dienām tu turpināt. Jo tev ir arī vēl citi lielie projekti, tur paralēli iet vaļā, bet man vispār nesanāca. Jā, saprotu. Anyways, man ir vēl viens iesāks darbiņš, šīs ir atkal zeķītes, kuras es ceru, ka man šodien derēs. Šīs ir Cape Gingham, kaut kāds ielikšu nosaukumu. Bet jā, šīs ir vienkārši rūtainas zeķītes, un šis raksts atkārtojās viss cauri. Izņemot pēdāju apakšā, tur ir tā kā pa vienam ada. Un šeit es izmantoju to, kas man palika pāri, tā tvīda dzija no Regijas, no kuras es nevarēju uzadīt vēl vienas tās iepriekšējās zeķes. Un klāt man ir Symphony Terra dzija, šādā te fuksiju krāsā, kura nāca, un mēs ar Paulu pirkām adatu un dziju komplektu, un tad šī bija viena no tām, kas bija tur iekšā. Nu jā, un tā es tagad adu. Šeit man ir 12 valdziņu uz adatas, kas manai kājai varētu derēt, ņemot vērā, ka te ir krāsu darbs, tā kā tad sanāk ciešāks. Īstenībā man liekas, ka es tad adu vaļējāk, nevis ciešāk. Bet nu tad redzēsim. Vaļīgi, ne? Jā, es kādreiz adīju ļoti cieši. Pamatskolā. Tas bija tagad, tu vēl neesi apgūs, un tad tas nešķiet ļoti plūstoši, tu ļoti koncentrējies, un tad tev sanāk ļoti cieši. Bet tagad es adu ļoti vaļēji, un man liekas, ka arī, parasti ir cilvēkiem tā, ka tad, kad ada labiski ir viens blīvums, un kad ada pīnes vai kaut ko krāsainu, tad sanāk ciešāk. Vai arī pat kreiliski ado, tā, ka tu reglāni jaku adi, labiski būs vaļīgi, un kreiliski ciešāk. Tas man arī noteikti ir. Kad es adu pīnes, es adu ciešāk, bet kad es adu krāsas, es laikam adu daudz vaļējāk. Man tā, es tā esmu pamanījusi, man tā liekas. Bet, tas nekas šīs tāpatās ir zeķis man, un ja ne, tad viņi būs kārtējās zeķis māsām. Jā, man ļoti patīk kaut kā tas krāsu salikums, man patīk, ka ir tas košais, un tad tas bēšais to nomierina. Un balans. Jā, tāds smuks balans man patīk. Te es plānoju uzadīt vēl pāris rindiņas, un tad es arī sākšu otru zeķi uzreiz un uzadīšu tikpat daudz, un tad tālāk turpināšu. Un es ceru, ka man pietiks dzija, jo no šīs man ir šitik, bet man ir otra neiesākta šķetera, kur arī ir kādi 25 grami, laikam. Un te papēdi un pungalis arī adīšu no tvīta dzijas, tā kā tikai tām rūtiņām vajag, tā kā principā ar to vajadzētu pietikt. Un ja nē, tad man ir gaiša rozā dzija, ko es vienkārši kaut kur ielikšu, varbūt pēdāji apakšā vai nezinu, kaut kur, atradīšu veidu, kā viņu tur izmantot. Tā kā jā, tas man ir viss no pabeigtiem un iesāktiem darbiem. Jā, tad par dziju, par plāniem es tā kā nosaucu sarakstiņu, kas man ir plānos. Es arī pieminēju ļoti daudz no tiem plāniem ir paredzēti kā Ziemassvētku dāvanas. Tu man komentēji, ka esmu ļoti laicīgi sāku Ziemassvētku dāvanas adīt, bet tagad jau es sāku iepalikt tam grafikam, jo ir novembra beigas un ir mēnesis palicis līdz Ziemassvētkiem. Tā kā it īpaši, ja man ir viens pat divi no Ziemassvētku adījumiem, dāvana adījumiem ir lielie projekti. Viens būs jaka un viens būs džempers. Un džempers vīrietim. Tā kā brālim. Jāsāk. Ar pīnēm. Tā kā jāplāno tagad. Tas būs, tas bija no, es aizmirstu, es pielikšu, vai tas bija My Favorite Things Knitwear. Ļoti varētu būt, ka tas. Sweater number 15. Vai 15, vai 29. Viņi ir ļoti līdzīgi, viņiem atšķirās plecu daļa. Viens bija sedlu, un otrs bija kaut kas cits, bet pīnas, pārējais ir pīnas tieši tāds pašs, man šķiet. Un tad šī ir tāda kā haki zaļā krāsa, tagad jau mums šķiet, ka viņi īsti nevarēs vajag redzēt, bet drops slima. Un es jau jūtu, ka laikam es nopirkus par maz tos kamols, lai gan es šos nopirku kaut kāds 16 gabalus.
bet pēc receptes laikam vajadzēja kaut kādu tur kilogramu vai, jā, un esmu nopirkusi 800 gramus, tā kā varbūt cerams, ka pietiks. Un, jā, par Ziemassvētku dāvanām ir jāsāk nedaudz pacensties vairāk. Es pagājušo nedēļā biju atvaļinājumā atpūtas braucienā uz ārzemēm, un tad es biju domājusi, ka es pabeigšu savu jaku pirms es braucu, un es vēl pēdējā vakarā pirms tās lidojuma dienas mēģināju viņu tur sasteigt. Es to balto jaku arī vakarā mēģināju, bet sapratu, ka nebūs. Un es arī zināju, ka nebūs. Draugs teica, labi, lietas mieru tam projektam, jāiet gulēt beidzot. Nu jā, un tad es beigās paņēmu līdzi vienu no janvāra pabeigtajiem projektiem džemperu, un tad tā arī bija, kā es aprakstīju, tur bija visai silts +22, kad mums šeit ir +2 grādi, nu, ka tas ir džempers, tev atkal paliek karsts, tev viss jāvelk nost ir. Nav tā kā jakai to var atvērt vaļā un uzreiz veidinās. To es nepabeidzu, un es domāju, es varbūt tad paņemšu kaut kādu ceļojumu projektu līdzi, un tad es ātri iemetu adatas un kamolu, bet neiesākts vēl projekts. Un tur ir tā problēma, ka tu brauc ceļot, ir mājās jāiesāk, lai tev viņš jau ir iesākts ceļojumā, un tu turpini savādāk, ja tu neesi iesācis un pat vēl neesi sapratis, ko īsti un kas tev tagad kas tev tur taps, tad tā arī var arī neaiziet. Un tā arī bija ar manā gadījumā. Es gribēju zeķi adīt, kaut kādas tur radotās dzīves. Es gribēju īstenībā adīt tos dūrēnīšus, kas bija to sinepju un baltajā krāsā, bet man beigās es negribēju riskēt ar adatām, kas ir no tās Sweetheart Affair, mūsu komplekta no Nitpro vai ne? Jā. Negribēju metālu ņemt, tur bija 3 mm vajadzīgs tam dūrēņiem. Un es zinu, ka Rīgas lidostā tur noteikti nebūtu nekādas problēmas. Es atkal šaubījos par Atēnu lidostu, vai tur man noņems tās adatas vai nē, un iedomājos tev no komplekta noņem vienu kaut kādu tur grupu, ja, tur tās adatas komplektu. Un viss, un tev komplekts ir nepilnīgs. Es nezinu, vai tur var nopirkt atsevišķi tieši tādas pašas kā atsevišķi. Šitās neražo vairāk. Jā. Un es domāju, varbūt es paņemšu koku adatas, un 3 mm es atceros, ka man it kā bija, bet beigās izrādās nebija, jo es biju nopirkusi tās arī, laikam bija Nitpro Sinfonija, koku adatas tās krāsainās. Un es atceros, ka es laikam vienai vai pat 2 uzsēdos virsū, tad viņas gan saplīs, un man ir tikai 3 laikam palikušas. Un tad es domāju, labi, tad lejiet zeķis ar 2,5 mm, un tad man bija tās Nitpro karbona, kuras es jau esmu lidojusi, un es zinu, ka tās tur neuzrādīsies, tur tikai man šķiet galiņi, spicumiņi ir metāli, un man šķiet tas karbons neuzrādās tajos detektoros. Un tā arī nesāk tās zeķis, un es domāju, vienkārši recepta labiskajā adījumā ļoti parasts mājas vilnas zeķis, bet tā arī es to neizdarīju, un es biju paņēmis grāmatu līdzi, tad es vienkārši baigi iedzīvinājos grāmatā un lasīju grāmatu pastiprināti. Tā kā man tas skamols tā arī neaiztikts atceļoja atpakaļ. Labi, ka tās adatas bija normāli ielikus somā un viņas nepārlūza uz pusēm nelietotas. Un tā kā, jā, tas ir par maniem plāniem ļoti lielos vilcienos. Es biju nopirkusi jaunu dziju, par ko es jau pastāstīju. Tās bija regijas dažādas. Šobrīd man palicis ir viens baltais kamols, no kā es adīšu vēlreiz savu zeķis un mazgāšu saudzīgāk. Un otrs ir gaiši zilās, no kurām arī adīšu zeķis, mazgāšu saudzīgāk. Bet tā citādi, jā, mēs iepriekšējā video mums bija vairākas reizes tehniskas ķibeles, un tāpēc to jauno dzīvu mēs izdomājām atstāt uz šoreiz, jo mums vienkārši pietrūka enerģija par to runāt. Tāpēc pieminēšu tagad, Pauli jau stāstīja par šo dzīvu. Man arī ir tāda pati Drops Lima, tā ir tā wheat vai oatmeal 0206 krāsā. Šo es nopirku un biju plānojusi adīt Artisan cardigan no Sundays Carn. Un tagad man viņa jau stāv krājumos jau kādu mēnesi vismaz, un es uzgāju Drops receptēs vienu jaku, kas man ļoti patika, ielikšu bildi, un
Tad es domāju, ka es viņu atdīšu arī no šīs un likšu klāt šo pelēcīgi lilā pācas vilnas dziju. Šo dzīvi mēs ar Paulu pirkām februārī. Es nopirku 3 dažādas krāsas un neviena neatnāca tādā krāsā, kā bija plānots. Piemēram, šī man izskatījās pelēka, bet viņa ir lilā. Tā, kurai bija jābūt tādai bēšai, pelēcīgi brūnai, tā vispār bija dzeltena. Tā kā vispār nevar paļauties uz... ja tu nezini, kas tev atnāks īstenībā. Jā. Un tā man šī dzīve stāvēja, jo paredzētiem projektiem es viņu vispār nevarēju izmantot. Pati dzīve arī pīnas man šķiet, ka var adīt, bet es gribēju pamēģināt to briošu, un pēc mērcēšanas viņi pārāk ļoti tā kā visādi matiņi iznāk ārā, vai safilcējās, vai... Gluži safilcējās, viņi tāda... Paliek tāda pūkaināka, jā. Un tas raksts vispār... Nevsteigsmīgāks tāds paliek. Viņš tur pazūd. Tur nav jēga adīt to rakstu, jo viņi vienkārši nevar redzēt. Un tā man viņa stāv, un tā es visu laiku domāju, ko es ar viņu lai daru, jo jaunu dzīvi nevar pirkt, kamēr krājumos jau ir dzīve. Tā kā es beidzot uzgāju recepti, kur man liekas, ka šī krāsu kombinācija diezgan labi izskatās manā gaumē, ko es arī varētu nēsāt. Un šī pācas tā merīna vilna, viņa nav tik kodīga, šī ir daudz kodīgāka, bet viņa ir tikai, visvairāk viņa ir plecu daļā, kur to varētu tā kā, es negribu teikt paciest, bet, var nēsāt, jā. Tad pārējais rokas un rumpis ir vairāk ar šo dzīvi, ka te jau ir vilna un alpaka, kas jau ir daudz mīkstākas. Tā kā, tā kombinācija man šķiet, ka būs, un cerams, ka būs veiksmīga. Un vēl es biju nopirkusi šo, arī Drops Lima. To krāsu sauc taupe. Taupe, tas ir pelēk brūns tulkojās, un tagad viņi nomainīja to nosaukumu uz gaiši pelēks. Viņš ir tāds pelēcīgāks. Un no šī es domāju adīt vēlreiz Book Club cardigan. Es viņu biju iepriekš jau uzadījusi, es pabeidzu augšu rokas, un aptuveni šeit man beidzās dzija. Un es paskatījos vairākus vlogus un arī Ravelry projektus, un tā problēma bija tajā, ka receptē vienkārši bija doti nepareizs dziju daudzums. Un šo dziju es arī esmu nopirkusi, kā bija minēts receptē manam izmēram, bet visticamāk, ka vajadzēs nopirkt vēl, un tad, ja atšķirsies ļoti tas krāsojums, tad es domāju to likt rokās, un ir tāda metode, ka var mainīt, vienu rindiņu tādu, un tad tā kā tik ļoti nevar redzēt tās krāsu pārējais, un vēl ielikt tajā maliņā, kas ir jākaitē priekšā. Tā kā tāds man ir plāns. Un pēdējais, man ir arī šāda pācas dzija, ko es nopirku. Viņiem Ogrē bija veikals, es neatceros, kad viņš aizvērās, man liekas, ka pavasarī šogad. Un viņam bija labas atlaides, es nopirku 3-4 pa 11 eiro. Un no šī es domāju adīt zipper sweater, bet nevis no Petite Knit. Man ir Sunday's Garden booklets, kur ir ļoti līdzīgs džempers pēc tādas pašas metodas, man liekas. Tā kā vienkāršu džemperi, vai arī te Petite Knit, viņai ir tāda recepte, kur sauc Dagmar jacket, arī ar pīnēm un tāda. Bet ar tādu pašu rakstu būs zipper sweater. Tā kā džempers ar rāvēju un ar tām pīnēm. Un es gribu to sagaidīt, uzadīt paraudziņu un pastīties, kā tas varētu izskatīties ar šo dzīvu. Tas ir unpopular, tā kā nepopulārs viedoklis adīt pīnes ar tumšu krāsu, bet man patīk, kā tas izskatās. Man patīk, ka tur ir kaut kāds raksts un, ka tu ieskaties, tad tur ir pīnes un tā man... Gaismā arī viņš ļoti labi izskatās. Tumsā tas, protams, ir cita lieta, bet tāds man ir plāns. Ja nesanāks tās pīnes, tad būs vienkārši parasts džempers ar rāvējslēdzēju. Tā kā un tad mums paliek jautājumi un atbildes. Mēs mazliet ātrāk runājam, jo paliek jau tumšs un mēs gribam pabeigt šo video. Jā. Ko es bez Paulas darītu? Es biju novembra sākumā Amsterdamā un... Es biju tikko nolikusi to eksāmenu, kas man bija jānoliek, un tāpēc es atļāvos sevi palutināt. Es biju iepriekš apskatījusies, ka tur ir 2 dziļu veikali, un es vairāk biju orientējusies uz grāmatām. Tad es apmeklēju vienu, šobrīd neatceros, kā viņu sauc, bet ierakstīšu nosaukumu. Un es zināju, ka viņiem ir šīs 3 grāmatas,
Es viņas gribēju, bet es gribēju sākumā dzīvē apskatīties, pašķirstīt, kas tur ir iekšā, lai nav tā, ka es nopērku grāmatu un man tur patīk viena recepte. Bet jā, man patika visas, lielākā daļa no satura man arī patika, un beigās es nopirku visas 3. Tad pirmā man ir no Knitting for Olive. Šeit ir dažādi apraksti gan džemperiem, gan, man liekas, arī jakas te ir, un šalli, un cepure, un jā, ļoti, ļoti dažādi, un arī jau esmu noskatījusi vairākas receptes, kuras ceru tuvākajā laikā sākt adīt, bet visticamāk, ka nākamgad, jo vispirms jāpabeidz tas, kas ir plānots. Un tad man ir šīs te 2 52 Weeks of Socks, 1. un 2. daļa. Viena man ir mīkstajos vākos, un viena ir cietajos, jo tādas vienkārši bija veikalā. Es sākumā domāju, kāpēc man pirkt tagad un stiept mājās, ja es varu vienkārši pasūtīt uz mājām, bet viņas bija izpirktas. Un tad es sapratu, ka vai nu tagad, vai nekad. Un jā, es arī viņas izšķirstīju kārtīgi, un man vairāk 75% man jau ir, es šitās gribu. Un man draugs arī viņas apskatījās, un es šitās arī gribu. Un ļoti, ļoti skaistas un dažādas. Mājas čīgas arī. Jā, tur ir viss kaut kas. Ja jums interesē, kas te ir iekšā, varbūt es varu uztaisīt atsevišķu video un parādīt jums. Droši rakstiet komentāros, ja tas jums ir aktuāli. Ja nē, tad turpmākos projektos noteikti iekļaušu arī šīs zeķes un visu kaut ko no šīs grāmatas, un tad jau jūs arī redzēsiet. Tā kā tā. Ļoti labs ķēriens. Ļoti labs ķēriens. Tad pie jautājumiem? Jā, mums ir 4 jautājumi un 1 komentārs. Pirmais jautājums. Ko mēs darām profesionālā jomā? Paula, ko tu dari? Mēs abas strādājam vienā tā pašā sfērā, finanšu. Jā. Tas laikam ir viens no finanšu jomā. Finanšu jomā. Es strādāju bankā, un tā ir ārzemju banka. Viņa ir daļa laikam reģistrēta Latvijā, ir office Latvijā tikai tāpēc, ka tas ir lētāk, izdevīgāk kompānijai. Bet jā, es strādāju, es laikam nesaukšu konkrēti kompānijas vārdu, bet jā, tā ir starptautiska banka ar klientiem no visas pasaules. Tā kā sanāk komunicēt ar klientiem pārsvarā angliski, un es sāku tur strādāt, tāpēc, ka es esmu ķīniešu valodas pārzinēja, tāpat kā Ieva. Un tad es arī asistēju, palīdzu ķīniešu klientiem. Un man ir konkrēti, mans amats ir klienta apkalpošanas speciālists. Jā, es arī strādāju finanšu jomā. Starptautiskā kompānijā, kurai nav Latvijā office. Tuvākais laikam ir Viļņā, bet man visi kolēģi ir Dienvidāfrikā. Un es esmu atbilstības vērtētājs. Tad, kad es to pasaku cilvēkiem, viņi nekad nesaprot, bet angliski tas ir compliance analyst. Un to parasti visi zina. Latviskais tulkojums ir tāds ļoti jocīgs. Jā, tas ir ļoti jocīgs, bet compliance tas ir tāds pazīstamāks vārds un tā. Tā kā jā, to mēs darām. Nākamais jautājums. Vai mēs skatāmies citu adītāju vlogus, kurus un kas tajos iedvesmo? Pēdējais video, ko es noskatījos, ko es varu pieminēt. Es šeit skatos no latviešu ražojumiem. Es skatos 3. Ligita, Sikspārne un es aizmiršu tā, kas dzīvo ārzemēs. To, ko tu man parādīji pirmo reizi, jā, Veronika. Tad tie, ko es skatos, man īstenībā sāk ieteikumos rādīties arvien vairāk jauni video, tā kā droši vien būs interesi pēc jāapskatās. Bet arī pēdējais Sikspārnes video, ko es skatījos, skatās garās zeķes tiek adītas, un man tik ļoti arī gribas tādas pašas, bet tad bija komentārs no pašas autors, ka uz smalkām adatām tik garas zeķes iet ļoti ilgi, Protams. Un tad man nedaudz Pārgāja krīzēšana. Nedaudz notrīcēja sirsniņa, kad nezinu, vai apņemties to vai nē, bet noteikti kaut kāds manā mūžā viens pāris tāds reiz dzīvē tāds pāris varētu būt jāuzved, jā, tā kā. Un bez latviešu video tad es skatos, mani mīļākie laikam ir norvēģu adītāji Knitting Traditions.
To es skatos visbiežāk. Tas man šķiet, ka arī bija pats pirmais, ko es pirms pāris gadiem sāku skatīties. Man arī patīk, ka viņa izmanto ne tikai tādus tur. Viņa ir favorīti, viņai patīk dabīgas dzīves. Tā teiksim, pācis dzīve, kas ir nepārāk apstrādātas, kas nav paigi tur no dārgā gala. Tur arī tādas dzīves varbūt arī no dārgā gala, bet viņi neizmanto tur tik ļoti bieži to knitting for olive un tādas. Tad vēl bez tās es skatos, tā arī laikam ir Norvēģu. Jā, es droši vien ielikšu, kā viņu sauc. Es aizmirsu, viņa dzīvo kaut kur Norvēģijas ziemeļos, un tad viņa arī... Norwegian Knitter. Norwegian Knitter, jā. Tieši nosaukumā tieši tas ir. Es viņu arī skatos. Jā, to es arī skatos. Man šķiet, ka viņai īstenībā tie podkāsti nesākās ļoti sen. Man šķiet, pirms pusotra gada varbūt. Viņi tā parādījās ļoti pēkšņi. Un tad pārējie tādi no Florence, pieņemsim, es varbūt šeit tad noskatos viņas video, šeit tad arī vienkārši izlaižu. Tad, jauns ir Vuzi. Jā, Vuzi, man arī. To es skatos. Vuzi by Celine. Jā, Vuzi by Celine, viņa ir tā kā kas pusbrits, pusitālieta laikam. Viņa ir itālieta, kas dzīvo Anglijā, man liekas. Jā, un tad to es skatos. Un tad ir vēl viena jauna no Lielbritānijas. To es arī ielikšu, kā viņa sauc. Viņai ir tādi, es nezinu, kā to pateikt, sassy, tādi īpatnējāki tie darbi. Viņai ir iesācēja, bet ir interesanti skatīties iesācēju adītāju video, kur tad viņa ļoti detalizēti izskaidro, kādas problēmas viņa ir, ar kādām problēmām ir saskārusies. Un tad viņa ne tikai āda, bet viņa arī tamborē. Un tad viņa bija tamborējusi tur kaut kādu projektu no 70. gadu receptes. Iedomājies ar to aprakstu, kāds tev ir ierobežots apraksts dot 70. gados, un tad viņa mēģinājusi tur izanalizēt, izrēķināt un vēl nezinu, kā viņai tur tas veicies. Un tā kā tie tādi interesanti, jā, tie video. Un tad tas, laikam, šeit tad, protams, tu uzslēdz kaut ko nezināmu, kaut ko jaunu. Man šķiet, ka viena bija arī, ko es agrāk ļoti bieži skatījos no Teksasas, Amerikas viena, kur pārsvarā zeķes adīja, bet arī daudz ko citu. Viņai bērniņš piedzima, tad viņa sāka mazāk filmēt tos video, līdz ar to es arī sāku mazāk skatīties tos video, kas viņai iznāca. Tad to arī varbūt pievienošu, ja kādam interesē. Jā, no latviešiem es skatos Ligitu, man ļoti patīk, ka viņi pilnīgi visu pasaka latviski. Mēs ar Paulīnu skatījāmies viņas video, es neatceros, tas bija zeķes, un viņi nosauca to papēdi, un kā viņi, franču papēdis, vēl kaut kas, un mums bija tā kā varbūt 3 jauni kaut kādi jēdzieni vienā teikumā. Jā, bet viņi ļoti precīzi, jo, mēs to visu saturu skatāmies angļu valodā, un es nezinu, kā to visu saukt latviski. Un viņi tā ļoti precīzi visu to nosauca. Es domāju arī tas, ka mums darbā, man pieņemsim latviski īsti netiek izmantot latviešu valodu, viss ir angliski, tā ka tu visu dienu esi 8 stundas, 9 runājas angliski un citās valodās, tu aizēj mājās, tev ir grūti pārslēgties latviešu valodu. Arī tas, ka mēs abas esam dzīvojuši vairākus gadus ārzemēs, tur arī tā valoda nedaudz pazūd. Jā, arī tāda lieta, ka latviešu valodā tas saturs tomēr ir limitēts, un tad vai nu skaties angliski, vai nu krieviski. Krieviski mēs neskatāmies, un mēs skatāmies angliski. Diezgan vienkārši. Jā, man patīk ļoti Ligitas video, skatos arī Sikspārni, to es viņu tikai šogad sāku skatīties. Man kaut kā patīk, kā viņa stāsta, man liekas tāds ļoti mīļš cilvēks, un tie gala produkti varbūt nav tas, ko es vadītu sev, bet man kaut kā patīk, kā viņa to visu, kaut kā iet pie sirds. Un tad dažreiz es paskatos Veroniku, jo viņa bija pirmā, kuras vispār atradu, kurai bija video latviešu valodā, un man tas bija tik jocīgi. Jo, zin kā, visu laiku viss ir angliski, un pēkšņi viņi runā latviski, un man likās tāpat, ko? Un tagad es viņu paskatu, man patīk skatīties tādus garākus video, jo, kad es nosēžos un ādu, tad man nepatīk, ka pa 20 minūtēm man kaut kas jauns jāslēdz. Tad, tie, kas ir tādi garāki, kur viņi kaut ko vairāk sādījusi, tos es tā paskatos, bet tos mazākos tā īsti ne. Bet no ārzemļu man ļoti patīk skatīties Nīnits. Viņa ir no Amerikas adītāja. Tā bija tā aziātiskā, vai ne?
Jā. Tad ir no Norvēģijas Knits by Wilma. Viņa ir jauna, man liekas, 4 sērijas viņai ir šobrīd iznākušas, bet man ļoti patīk tā estētika un tie gala produkti un tās krāsas. Nu, jā, man liekas, ka es skatos video, kur man patīk redzēt to gala produktu, kas man pats patīk, un tās krāsas arī. Jo es zinu, piemēram, man liekas, tev vairāk piesaista tas Knitting Traditions. Es arī viņu skatos, jo viņi izmanto tāds dabīgākas dzīves un arī tās krāsas ir vairāk tavā paletē. Tur lapu krāsas, oranžās, tur tādas zemes toņi viņai tādi vairāk ir. Piemēram, Knits viņa atda vairāk vēsos toņos, tādos zilie un zaļie un rozā un varbūt tumši brūnie. Nu tādi, kas arī ir manā krāsu paletē, un man vienkārši patīk skatīties, ko viņa atda. Jā, man arī vairāk uzrunā tādas gala produkti, kas ir parasti, bet labi. Tā kā man nepatīk tur ļoti krāsaini vai tās dzīves, kurās tā kā zeķu dzīves tās krāsainās. Es nenesāju īsti tādas lietas. Man patīk self-striping. Jā, nē. Dažāds pilnīgi raibs citās krāsās. Jā, man patīk parastās tādās klasiskās krāsās, klasiski vēsie toņi, klasiskas lietas, ko ar jebko kopā var uzvilkt. Un tad to man arī patīk skatīties, to man patīk attīt, to man patīk uzzināt. Nu jā, Knitting Traditions un Norwegian Knitting, tos es skatos, un Woozy, ko Paula jau pieminēja. Un tad vēl ir tāda APT Atelier. Viņa arī ir no Amerikas, un viņa arī bija viena no pirmajām, kuras es sāku skatīties. Un arī Kutuva Kika, kas ir no Somijas, bet viņām abām nesen piedzima bērniņi, un tad arī tas kontents nav tik bieži, un tad es viņas arī mazāk skatos. Un arī viņas vairāk iekļauj tagad saturā bērniem kaut kādas adījumus, kas man arī nepiesaista tik ļoti, tad es vienkārši skatos mazāk. Tad tālāk, vai mums ir kādi iecienītākie dizaineri? Nē, man atbild uzreiz ir nē. Man nav. Varbūt jums šķiet, ka tas Augustīnas varētu būt mans iecienītākais. Tas bija viens no tādiem pirmajiem, ko es uzgāju un man iepatikās, un es sāku iegādāties viņas receptes. Tāpēc, ka man patīk vairāk ar tādiem akcentiņiem ar sievišķīgumu ieliktu klāt, ne pārāk vienkārši. Un tur ar mežģīņu detaļām, kā tur piedurknēs, tur kleitai, tur mežģīņas iekļautas, cakiņas, tur tie volāni, tur jostiņas un tādas lietas. Tā kā tas man patīk, lai gan man šķiet, ka līdz šim parādītos visus darbus nav bijuši tik ļoti sievišķīgi, kā es saku, ka man patīk. Bet man patīk. Laikam tā brūnais blūžģempers, ko es uzadīju ar tik ļoti tiem renesanses platajām piedurknēm. Tas tiešām tāds ļoti sievišķīgs, tur dziļi dekoltē un tur mugura daļa plika un tā, bet jā, man patīk tādi, un es esmu vēl meklējumos savam mīļākajam adīšanas dizainerim. Tā kā... Jā, man arī nav tāds viens iecienītākais dizainers. Man patīk adīt pēc aprakstiem, man nepatīk pašai izdomāt. Tas vienkārši paņem, tas būtu forši, bet tas paņem daudz spēka, un adīšana man ir vairāk meditācija, kuras atnāku no darba mājās, tad no vienas istabas otrā, un tad es atpūšos, un man nav jādomā. Tāpēc kādu dienu es noteikti gribētu pati kaut ko izdomāt un pamēģināt, man arī ir vairākas idejas, bet šobrīd tas nav man aktuāli. Man patīk adīt pēc labām receptēm. Man patīk Petite Knit, jo viņai ir labas, parastas vienkāršas lietas, ļoti labi paskaidrotas, un gala produkts izskatās kā pirkts veikalā, bet tas ir tavs adījums, un viņš izskatās labi. Tā kā visas vīlītes, kur ir pieaudzēšana, noraukšana, viss ir ļoti tīrs, kārtīgs, akurāts, bet man liekas, viņa ir ļoti populāra, un man patīk vairāk atbalstīt tādus mazāk zināmus, un tā kā man nav tāds mīļākais. Man patīk arī tie dizaini, kas ir no Knitting for Olive. Šeit grāmatā viņiem ir daži, bet viņiem ir tāda viena dizaineri, kas pārsvarā visas tās receptes viņiem veido, un ir ļoti daudzi, kas man patīk, bet vai man tas ir mīļākais, es vēl nezinu, es vēl neesmu nevienu nosadījies. Bet jā. Kā mēs nonācām pie adīšanas? Sākām jau skolā adīt, jo tā vienkārši ir mācību programma. Skolā, es teiktu, ka patika adīt. Skolā es jau biju, sāku
ne pēc receptes vadīties, un man bija tur viens adīšanas gala projekts, kurš uzadīja getras ar iepītām tur tādām atlasa leņķītēm, kur sasiet, un getras pašas bija mežģīņa rakstā. Es nezinu, kurš to rakstu atrada, bet es pati izdomāju, visu pati uzadīju. Un vienīgi tas, ka tas getras bija spilgtā dabas zilā krāsā, tas gan man vairs šobrīd nepatīk. Bet tad viss pēc tam tā kā noklusa, un es atsāku, kad bija Covid. Mēs bijām atbraukuši no ārzemēm, un tu sēdēji mājās bezdarbībā, tad paralēli tur bija grozu pīšanas, dārzniecība, sēja, visu, ko vien var iesēt, un tad, maksimā vislētākās dzīves kaut kādas tur nopirku spīguļojošās un kaut ko sāku tur adīt. Biju uzadījusi, sāku tamborēt no sākuma, un tad pēc tam pārgāju uz adīšanu kaut kā, jo es laikam pirmais adīšanas projekts tāds, kas pabeigties bija tas Lopapejs džempers un no izteks Jālcīs, un iepriekšējā visi bija tamborējumi, bija komplektiņi uztamborēti, šorti, topiņi, pat spēlkostīmes bija uztamborējusi. Visāds projekts, arī tādu smuku kaktusu, ko es atradu Pinterestā, kaktusa, zaļu tādu spilvenu, kurš, protams, pēc tam izgulējās. Bet, tā kā ar Covid sākot. Jā, es arī iemācījos skolā, tur bija gan getras, gan cimdi, gan vesties adīju. Pēc tam es vienkārši adīju visādus dūrainus, visādos ar krāsām dažādām, vienkārši raksti dažādi. Man bija tādi smuki, kur te bija Latvijas kontūra un tādi visādi smuki bija. Un tad, pēc neadīju ļoti ilgi, un tad Covidā. Un palsāk, un tad jūs arī. Kā jau tas vienmēr notiek. Ietekmējās, viens otru ietekmē. Un tad mums bija kādā iepriekšējā video mums bija komentārs, ka receptes varbūt labāk tas vārds receptes, jo mēs saucam adījumu aprakstus par receptēm. Un ka šis vārdiņš labāk piestāvētu varbūt pavāru grāmatām un kā adījumiem ir apraksti. Mēs to zinām, bet mēs to vārdu receptes, kad mēs pirmo reizi domājam, ka mēs varētu sākt veidot video un tad mēs domājam, kā ir pattern vispār latviski? Tad kaut kā balsakais, viņus sauc par receptēm. Un tas likās, es zināju, ka tajā sekundē, ka tas nav pareizs tulkojums, bet tas likās tik foršs vārds un varbūt tāds bišķiņ unikāls mums. Jā. Un mēs viņu saucam par receptēm, un mēs visticamāk arī turpināsim tā darīt. Tā ir mūsu kanāla nozīme, tā teikt. Es pat īstenībā nesauktu, ja tā precīzāk būtu jānosauc, pat apraksts man šķiet ļoti neprecīzs vārds. Es drīzāk teiktu instrukcijas, un instrukcijas ir tās, kur tu pa soļiem sako, tev kāds stāst, un kas tev ir jādara nākamais. Tās ir instrukcijas. Bet es atvainojos, man pārrūts vēders. Bet Knitting Traditions, viens no pēdējiem video, ko es skatījos pirms braucu atvaļinājumā, pat viņi pieminēja tos par receptēm. Tā kā tas nav mums šeit tik ļoti unikāls, kā mēs domājam, bet mēs to ņemsim mūsu būs receptes. Tā kā tas... es gribēju vēl ātri pieminēt, jo es aizmirsu pagājušais pieminēt. Es biju kaut kad Kamēlijā Jārns, kaut ko es tur gāju, pirku, neatceros, ko es tur darīju, bet pie manis pienāca viens sieviete. Es skatījos dzīvo, viņa pienāk klāt un jautā, būs nākamajā video? Un tas bija tik forši. Tā bija pirmā reize, kad es satiku mūsu skatītāju, reālu cilvēku, jo mēs šobrīd esam divatā, tukšā istabā, un es runāju ar telefonu kameru un Paulu. Un, tā kā tajā brīdī es sapratu, ka mūsu saturs patiešām sasniedz īstus cilvēkus. Es atvainojos, ja tā saruna bija mazliet neveikla, jo es nezināju, kas man jāsaka, bet tas bija ļoti patīkami. Un, ja jūs mūs kādreiz, jebkur redzat, droši nāciet klāt, mēs arī priecājamies ar jums iepazīties, jo jūs esat mūsu skatītāji, un mēs priecājamies veidot saturu jums, un arī vēlētos uzzināt, kas mūs skatās, un tā kā droši. Un tas šai sērijai būs arī viss. Paldies, ka noturējāties tik ilgi ar mums, un mēs ceram, ka jūs izbaudījāt, ka varbūt ieguvāt jaunu informāciju par brīdinājumiem, kuras receptes izmantot, kuras neizmantot. Un tad mēs gan jau tiksimies nākamajā reizē, kur droši vien būs tā jau būs Ziemassvētku epizode.
Es tā domāju, varbūt jaungada, varbūt pēc jaungada, tad mēs redzēsim, cik ļoti mūsu svētku laiks būs piebāsts un pārbāsts. Tā kā paldies! Līdz nākamajai reizei! Čau!